Esi sveicināts Digital Web Office platformā. Lai šī platforma tev strādātu pēc iespējas produktīvāk, es jūs soli pa solim ar to iepazīstināšu. Sāksim ar sadaļu iestatījumi, kurā jums būs pārskatām visi dati par jūsu uzņēmējdarbību. Sāksim ar to, ka zem sistēmas un zīmola iestatījumiem jums ir redzams jūsu aktīvais plāns. Zem tā jums ir iespēja nomainīt krāsas jūsu zīmola identitātei. Zem tā jums ir iespēja pievienot āmēs un rēķinos vai nu attēla formātā logo vai arī teksta formātā nosaukumu. Ja izvēlaties teksta formātu, tad šeit labajā pusītē jūs ierakstat to nosaukumu, kuru vēlaties redzēt jūsu tāmes kreisajā augšējā stūrītī. Ja tas ir attēla logotips, tad savukārt šeit tas ir jāpievieno, lai tas parādītos datos, kurus jūs sūtat klientiem. Zemāk oficiālie uzņēmuma rekvizīti jums ir obligāti jāizpilda šīs te ailes, jo šīs ailes sinhronizējas ar jūsu tāmēm un rēķiniem. Šie aiļu dati automātiski tiek izgūti tāmē un jūsu rēķina. Zemāk ir iespēja ierakstīt rēķina numuru. Ja jums grāmatvedībā ir noteikts kāds konkrēts rēķina numurs, kā pēdējais, tad jūs šeit to rēķina numuru varat pielāgot savām vajadzībām. Un savukārt šī būs sadaļa, kurā jūs vai precīzāk izstrādātājs varēs ievadīt jūsu API atslēgas, kas sinhronizēs jūsu platformu ar jūsu e-pastiem, lai mākslīgais intelekts spētu izgūt konkrētus e-pastus no jūsu mājaslapas vai jūsu e-pasta kastītes un varētu izveidot automātiskās sagataves, kuras atstās jums meldrakstā, kurus jūs varēsiet pēc tam pārlasīt, un ja jums mākslīgā intelekta saturs apmierina, tad klientam nosūtīt automātiski šo te e-pastu. Neaizmirstam saglabāt visus iestatījumus, ko līdz visas ailes ir aizpildītas. Šajā pat sadaļā ir iespējams arī noslēgt abonementu, ja jūs ar kaut ko neesat apmierināti, bet pirms jūs spiešat šo sarkano podziņu, aicinu jūs nosūtīt atsauksmi vai kļūdu vai sazināties ar izstrādātāju uz šo e-pastu, šo kļūdu labošanā vai kādas citas problēmas risināšanā.